Trumpa nosauktā atbrīvošanas diena ir klāt 2. aprīlis. Šodien pēc Latvijas laika 11. vakarā gaidām tad jaunos tarifus. Ja tu vakardien nenoskatījies YouTube live, kur bijām ar Dāvidu Arģeli un runājam par Unblock konferenci, dodies uz Kripto numur 1 YouTube kanāla un noskaties. Ķīna ierobežo uzņēmēju iespējas investēt ASV, reaģējot uz Trumpa tarifiem. Ne tikai kripto, bet arī ASV akciju tirgus ir lielās bailēs un šīs te baiļu rādītājs jeb indeks ir 15. Japāns uzņēmums Metaplanet turpina investēt bitcoinā un šodien nopirkti 160 bitcoini. Vainek iesniedzis ETF pieteikumu uz BNB coinu. Izraela atceļ visus tarifus ASV precēm, tādā veidā izvairoties no Trumpa prettarifiem. Mastercard veidos ar blokķēdi darbinātu maksājumu tīklu. Indijas uzņēmums Jetking valde ir apstiprinājusi naudu piesaisti, lai nopirktu bitcoinu. Visu aktuālo un vēl vairāk par kripto uzzināsi Kripto numur 1. Linku atradīsi profila aprakstā. Pievienojies un esi priekšā citiem.